Pirmkārt, likuma prasībām neatbilstoši balsu skaitīšana vēlēšana iecirkņos Rīgas vēlēšana apgabalā. Ja? Tad organizācijas process būtiski atšķīrās no CVK instrukcijas. Atļaušos atzīmēt, ka arī šai sēdē jūs paši ignorējat kārtību, kas attiecās uz CVK sēdēm. Atgādināšu, CVK bija viena tieslieta Covid laikā, un tur šai te atziņā no augstākās tiesas bija noteikts, ka CVK sēdēs, ja kāds piedalās attālināti, ir sevi jāidentificē, parādot savu attēlu, nosaukt, jūs nosauciet, bet Jūrmalas ZZ sūdzību izskatot, ja, tur bija Aldis Austers attālināti, teica jā, Svilāni, tu vari pārliecināt, protams, ja tas ieraksts nepazudīs pēc sēdes, cerams, dažreiz tā gadās, ja. Tad faktiski šeit bija pārkāpums, jūsu pašu publisks pārkāpums. Iepriekšējā balsojumā Aldis Austers, visu cieņu Aldi tev, bet, kas bija, tas bija, ja. Nobalsoja attālināt un pēc tam kaut kā pieslēdzās. Ines Svilāni nepieslēdzās. Tad jūs faktiski CVK sēdē uzspļaujat uz augstākās tiesas atziņām, kas tieši saistās. To atziņu par CVK nav tik daudz kā koleģiāla iestāde, bet tā ir viena no atziņām, ko, jau gan pateicu nelaiķina, bet nē, jūs aizgājēji, ja, CVK vadītāja Saulītes kundze, ja, diezgan strikti ievēroja, vismaz sākumā. Runājot par šo te situāciju, tad instrukcijas prasībām neatbilda, mums ir tad 5, 6, jau 6 bija sākumā 5 iesniegumā šie te liecinieki, mūsu novērotāji, ja. Mēs viņus, nevarējām atvest uz šejienu, kā šeit, teiksim, izdarīja suverenitāti un vēl tur mēs vienkārši norādījām. Tātad novērotājiem netika nodrošināta iespēja novērot balsu skaitīšanu, nebija iespējams redzēt tās darbības, ko vēlēšana komisija veids vēlēšanas informācijas sistēmā. Komisija pa brīdi piegāja pie datora, kā mūsu novērotāji saka, neko neredzot novērotājiem, neko neinformējot par savām darbībām. Nākamais, ja, negrozītas vēlēšanu zīmes neievietoja aizzīmogotos saiņos, bet uzreiz pārgāja pie nākamā soļa atzīmes skaitīšanas kandidātiem. Neinformēja rezultātu protokolu, neparādīja to novērotājiem. Nav tātad šai procesā ļāvuši iecirkņie novērotājiem pārliecināties par saskaitīto rezultātu atbilstību faktiskajam, jo tas nav bijis iespējams. Nākamais, otrais. Novērotājiem nebija iespēja novērot balsu skaitīšanas un vēlēšanu rezultātu konstatēšanu. Tātad to nevarēja izdarīt. Trešais. Nestrādājošais vēlēšanu sistēmas dēļ daudz vēlētāji nenobalsoja. Jūsu attieksme vienkārši mani sašauja. Jūs liekat vēlēšanu gaitas žurnālu vai video materiālu stiept uz šo te improvizēto sēdi, kas brīžam atgādina formālu pieeju, brīžam tā kā izmeklēšanu. Bet tai pašā laikā VGŽ, vēlēšanu gaitas žurnālu, jums mēs nekādīgi nevarējām dabūt. Tas viss ir, tā sacīt, tādā dzelzs kastē uzlikts, kur itvars sēž virsū un nevienu nelaiž. Tāds man iespējas ir. Tas tur nav rakstīts, protams. Tālāk nākamais, ja, 5. Vēlēšana informācija sistēma nebija pabeigta, tajā bija kļūdas, pretruns un neatbilstības. Mīļie ļaudis, kā jūs varat šeit sēdēt, izskatīt vēlēšanu pārkāpums un tai pašā laikā izlikties neredzam kā zirga ar klapēm, ka tā sistēma sabruka būtībā, ja? Un kāpēc šeit tiešām nav valsts digitālās aģentūra pārstāvi, es jau to biju teicis. Tad nākamais vēlēšana iecirkņos esošās pildspalvas balsošanai nerakstīja. Es vēl šeit dzirdēju no tautas, no tiem klātesošiem, ka dažas pildspalvas tā kā flomasters rakstīja. Principā viņi ierakstot uzreiz to atzīmē vai nu pret, vai nu apakšējo balsotāju. Tas ir bardaks, mīļie ļaudis, tas ir vaiprātīgs bardaks. Tālāk nākamais balsošanas kastu plombēšana fiksēt 45 minūtes pēc balsošanas sākuma. Mēs to nevaram nokonstatēt, jo mums jau nedod VGŽ. To slepenībā. Vai jūs viņu pārlabojat, tagad pa fikso mainat, vai ko tur darat. Bet tas atklāt 45 minūtes, un tas ir daudz. Un pēdējais novērotājiem nebija atbilstošas iespējas novērot balsošanu. Ja? Paldies par uzmanību. Es dodu vārdu Aināram Šlesaram. Man sākumā šķita, ka varbūt jānāk drusku vēlāk, ņemot vērā, ka mūsu jautājums tiek skatīts kā pēdējais. Bet es izdarīju pareizu izvēli, lai paskatītos, kas notiek šeit. Jums jau ir sagatavoti lēmumi,
par katru jautājumu. Jūs formāli gribat noturēt šo sēdi un principā tad vienkārši nobalsot ar balsu vairākumu. Principā jūs pat neinteresē tie argumenti, un tie cilvēki, kas šodien runāja, es redzēju, ka daudz kas ir ļoti formāls, tad kam spēks, tam vara. Bet tagad par būtību. Latvija pirmajā vietā uzvarēja Rīgas vēlēšanās. Es ieguvu lielāko personisko atbalstu, izejot no tā, kas ir nopublicēts. Jautājums ir tāds, kāpēc es kā partijas Latvija pirmajā vietā līderis paziņoju, ka es neatzīstu šos rezultātus. Man atbilde ir ārkārtīgi vienkārša. Tāpēc, ka pati balsošana bija diezgan dīvaina. Pirmdien, otrdien, trešdien plašsaziņas līdzekļos izskanēja vairāk kārtīgi informācija. Ir problēma ar balsošanas sistēmām, kuru jūs esat, jeb jūsu kolēģi ir iegādājušies par 12 miljoniem. Izskanēja pirmdien, otrdien, trešdien. Vismaz 3 dienas es pastot dzirdēju. Kāpēc sestdien, tad, kad jūs zinājāt, kad ir problēmas ar sistēmu, netika sasaukta ārkārtas valdības sēde un netika pieņems lēmums organizēt manuālu skaitīšanu uzreiz? Kāpēc bija vajadzīga šī māžošanās ar šīm iekārtām, kuras jūs zinājāt, ka viņas nestrādā? Un tā ir pilnīgi jūsu atbildība. Un arī valdības atbildība, kura uzskatīja, ka viss ir kārtībā. Ņemot vērā to, ka premjera Siliņa vienā no savām intervijām teica, ka viņi dara visu, lai Šlesers nekļūtu par Rīgas mēru, iespējams, jūs esat daļa no šī plāna, ko ir realizējusi premjera Siliņa un valdība.